Humpalu medību 2. sezonas 3. epizodē. Aiziet! Iepriekšējā epizodē dalībniekiem bija jātiek galā ar televīzijas un radio personību stila meklējumiem. Visi centās un saņēma arī punktus gan no pašām personībām, gan no Humpalu medību ekspertes. Fināls jau tūlīt ir klāt, un šoreiz atkal ir jāatvedās no 2 dalībniekiem. Un tie ir Emma un Diana. Meitenes, paldies jums par dalību! Epizode pirms lielā fināla. Spriedze aug. Šī epizode būs īpaša ar to, ka Humpalu medības pametīs tikai 1 dalībnieks. Rezultāts noteiks gan TikTok balsojums, gan dalībnieku pašu gūtie punkti. Ķeramies klāt šīs epizodes pirmajam uzdevumam – mājas darbam. Dalībnieki saņēma foto ar konkrētu tērpu. Uzdevums bija pēc iespējas tuvāk mājas apstākļos spēt realizēt šāda tērpa prototipu. Izpausmes, materiāla risinājumi pēc katra radošajiem ieskatiem. Lūkosim, kā mūsu dalībniekiem gāja. Katrīna. Ikdienā es ļoti maz ko vispār daru, kas ir saistīts ar šūšanu, ar griešanu, ar līmēšanu vispārējo. Redzēsim, kas man beigās sanāks. Un īstenībā pat ir diezgan taisni sašūts. Es izmantošu kaut kādus veikalu maisiņus spilvenu. Man ir milzīgi kaste ar diegiem un adatām. Sākšu darīt un ķeršos pie darba. Kas notika? Nu, re, kā krāsa turās. Viss tās pat stilīgi. Slaukas mamma tev nostīs. Es nenormāli nomocījos ar tām bietēm. Mākslas vārdā pasteidzies, kas tiek darīts. Pūkstens ir 1 naktī. Es esmu pabeigusi apmēram pusi no sava darba. Wow! Nu, apsēs uzreiz pirmais klats sejā. Mārģeram ir visi zobi. Man, protams, izskatās ir tikai 1 zobs. Mana odziņa ir Lotāns un Mārģera seja kā kombinācija, jo viņi abi ir super, un šis, man liekas, uz šī superīgā tērpa ir perfekta odziņa. Kas šis ir par audumu, ko tu izmantoji? Šis ir gultas pārvalks. Un tu sagriezi savu gultas pārvalku. Jo man ir jauns matracis, man šis vairs nederēja. Jā, pamatā ir kaste, kurai es izgriezu kaut kādas malas, un tad pāri ir gultas pārvalks. Un tu izmantoji bietas. Es izmantoju bietas, lai es nokrāsotu un tiktu pie tāda maiga rozā toņa. Izmantot par piemēru bietas, lai krāsotu tērpus, nekurš katrs jaunietis to var aizdomāties. Un šis ir klots papīrs. Nē, tas ir no Stilvana. Cik spilvens iznīcināja? 1. Es esmu šokā, ka tu sāli kaut ko tādu kopā. Cik ilgi tu šo darīji? Manuprāt, tās ir stabili 6-7 stundas. Lieliskais akcents krāsu gammai bija dzeltenie virtuves cimdi, ietīti miskas maisā. Wow, fenomenāli, radoši, ģeniāli. Es tā lepojos ar Katrīnu. Es neesmu redzējis cits, bet šis pašreiz mans favorīts. Bruno. Mans plāns ir viņas sašūt kopā, un tad sanāk piedurknes. Tiklīdz būs sašūts, būs daudz saprotamāk. Izveidošu tādas kā lūpas. Es izmantoju vecu galdautu, ko es atradu savā mājā. Bruno! Čau, Bruno. Čau! Kas par tērpu? Šis ir 2 bikšu staras, ko es izmantoju. Šis ir vecs paklājs. Kas ir šis? Te kaut kāds bumbiņas iekšā ir. Jā, es izmantoju vecu ceļojumu spilventiņu, no kuras paņēmu tās bumbiņas un iepildīju šīs lūpās. Brīnišķīgi! Šīs bija mans mīļākās lūpas, kādas jebkad esmu redzējis. Tā tekstūra, tā skaņa, tā krāsa bija izcila. Pasties perfekti sašūts, neviena diega ārā.
Vai tu izvēlies šo metodi, tāpēc, ka tu to dari visām savām biksēm? Un es skatos, kas ir tavs radošais. Tas tiešām tās rokas esi tu. Jā, es vispār izmantoju šo no 2 citām biksēm, ko es pats veidoju, un tie bija pārpalikumi. Krāsu palete bija tā labā odziņa, kas man simpatizēja. Tas man aizņēma 3 vakarus, tāpēc es teiktu 8 stundas varētu būt. Jāatzīst godīgi, mēs iesūtījām attēlu 2D. Šis ir 3D. Līva! Pirmā lieta, ko es vispār uztaisīju, bija tā augšējā daļa. Tā no iekšpuses būs rozā, tā kā arī man rokās ir rozā. Un viņš nav arī piešūts, jo tas aizņem pārāk ilgu laiku, bet viņš ir ar karsto līmu pielīmēts. Šis ir kas pauduma? Tas ir no veca adīta džempera, jo man nebija tāda paklaiņa, kā bija oriģinālajā. Jā. Bet iedvesmojies tikai. Es skatos, ka to, ko tu paņem no oriģinālā, tu ļoti pievērs uzmanību slāņiem. Patīk, kad viņi piegāja pie slāņiem vairāk. Jā, kad bija iekšējā odere dažādos līmeņos. Kas ir ar lūpām? Šis man vairāk atgādina tādu kuģi, kā no e-laivu, kur var šeit iekāpt cilvēciņš iekšā, un tad viņš var airēt. Jā, tā arī var. Viņa bija ultra ilgspējīga ar humpalu drēbju izmantošanu, pielietošanu un vēlreiz pielietošanu. Manas vecās drēbes tās bija visas. Un visas arī bija pirktas humpalās. Ļoti labi, ļoti labs veikums. Man patīk, kad ir arī pagarinājums. Bet tev arī ir aizsardzība. Aizsargā visus tavus vitālos orgānus. Ja arī kaut kas notiek. Tieši tā, neko nejūt. Es eju tev garām, es uztriecos. Man ir atgriezta roka, bet tev ir viss kārtībā. Adrians. Pirmais, ko es taisīšu apakša, ko es taisīšu mammas vecā palaga, es uztaisīju gan augšu, gan apakšu. Bet tagad es eju gulēju tādu labrīt. Uz grīdas diezgan daudz krāsa. Tas arī nosmērē biks. Tas bija mammas vecais palags, kurš bija ar dažiem caurumiem un mans labākais draugs skalotājs. Un vai šī ir tava Covid-19 maska? Varbūt arī kā tāda. Es viņu uzliku virsū, visu kaut kādi, redzi. Tā bija tās lūpas domāts. Tās lūpas, jā, redzi, viņām pat arī ieviņa šeit ir tāda. Adriana lūpas? Es to negaidīju. Tajās var ielikt telefonu, sildīt rokas, izmantot kā sejas masku, un viņš arī izceļās uz pārējā fona, manuprāt. Es šo sauktu par žiglo modi pats. Ātri, saprot konceptu, bum, un ir prezentē. Galvenais ar pārliecību. Un šeit tā krāsa cauri izsuksies, un to pat uz aizmugurē ir padomāts. Jā, no priekšlabi neizskatāt daļu muguras. Kas ir ar šīm līnijām, kā tu viņas radījuši šī palaga? Tad es izmantoju ēdienu krāsu, ielēju iekšā pildspalvā, sajaucu ar ūdeni un tā uzspiedu pirkstu virsū un tā laidu vaļā un vilku. Es izdomāju šādu risinājumu, jo man vienkārši nebija saknēs lomītas mājās. Bet jā, kāpēc ne? Kas ir tā populārākā vieta, kur tu varētu doties ar šo tērpu? Es teiktu, tīrīt mājas kādā 1700. gadā. Es varētu būt mājkalpotāju un pelnīt vairāk kā Lotana. Bum! Pelnīt ar modi. Ja runājam par pelnīšanu, mūsdienās ir daudz dažādu veikalu, kas piedāvā iegādāties apģērbu par neticami zemu cenu. Tas, kas lēti izmaksā mums, ir dārgi planētai. Jēdziens ātrā moda apzīmē patstāvīgu, jaunu apģērbu un apavu stilu piedāvāšanu par ļoti zemām cenām. Apģērbu ražošanas apjoms aug, bet vidējais lietošanas ilgums samazinās. Eiropieši katru gadu iegādājas gandrīz 26 kg un izmet ārā aptuveni 11 kg tekstilu izstrādājumu. Modes nozare rada lielāku CO2 piesārņojumu nekā kuģniecība un aviācija kopā. Tikai 1% lietoto apģērbu tiek pārstrādāts jaunu apģērbu ražošanai. Esi stilīgs un pret planētu draudzīgs. Šīs epizodes otrais uzdevums. Apģērbs.
ir svarīgs elements, kas rada priekšstatu par personību. 5 dažādi tērpi un to īpašnieki. Vai dalībniekiem izdosies atpazīt šīs sabiedrībā pazīstamās personības? Par katru pareizo atbildi 1 punkts. Aiziet! Es gatavu? Jā. Vai tu atpazīsti šo? Ok. Wow. Visi iekrīt uz šo. Tas esi tu? Tu, Marģer. Jūs, tas jūs. Tas Mēs? ir no tu. Vai tas ir Marģers, Majors? Tā tas ir! Yes. Tas ir no pirmās sezonas no fināla. Bum! Pareizi. Vai tu atpazīsti? Wow. Tieši tā. Tā arī bija mana reakcija. Ok. Šis ir grūtāk. Šis ir daudz grūtāk. Izsaka, tas ir Eirovīzijā filmēts. Pirmā sieviete Latvijā. Ko? Tā tad skatuve. Man pēkšņi izskat no galvas viņas vārds. Vienīgo, ko es zinu, ir Samanta Tīna. Liekas, ka tā varētu būt Samanta Tīna. Samanta Tīna. Apsveic, Adrian! Pilnīgi nepareizi! Tas ir Rojs Rodžers! Ko tu stāsti? Rojs Rodžers. Tas ir Rojs Rodžers. Vai tu atpazīsti šo? Ir redzēti ekrānos, patīk gatavot ēst. Visās pēc vīrieša. Ilza Dobelā? Pilnīgi nepareizi! Es teikšu, tas ir Adrians. Tas nav Adrians! Lota Umana. Tā nav Lota Umane! Vai tā ir Ilza? Apsveicu! Tā nav Ilza! Tā ir Nancija Garkalne! Vai tu atpazīsti šo cilvēku, kas slēpjas aiz šī tērpa? Man liekas, ir reperis. Varētu būt. Ielas stils. Kaut kas bišķi, kas man patīk, es teiktu. Izsaka kaut kāds baigais gangsters. Es neklausos latviešu rapu. Oh, no! Es tev saprotu. Tas varētu būt Markus Riva. Es nezinu nevienu, es nezinu vārdus. Es saku Ozols. Nē! Viena lieta atdeva man visu atbildi. Tie ir cimdi. Tas ir Rolands Čē. Ak, Dievs! Katrīna. Vai tu atpazīsti šo nākamo tērpu? Visi šie tērpi ir ļoti skaisti. Es redzu, ka ir melni mati. Tad viņi dzied. Viņi dzied? Jā, viņi dzied. Es šeit, ka tā ir Aminata. Aminata? Aminata? Aminata. Aminata! Yes! Pilnīgi pareizi! Tērpu minēšanas spēlē dalībnieki ir izcīnījuši savus papildus punktus. Tagad laiks jums, skatītāji, balsot par savu favorītu LTV Plusauts TikTok profilā. Ja tu vēlies redzēt savu favorītu finālā, Tad balso, ierakstot viņa vārda komentāros. Kuri jaunieši cīnīsies par Humpolu medību 2. sezonas uzvarētāju godu, uzziniet fināla epizodē jau nākamnedēļ, kur mūs arī sagaida dažādi pārsteigumi. Humpola medību saimnieki no jums atvedās. esi stilīgs un pret planētu saudzīgs. Stils ar domu. Tiekamies finālā!